Ir pagājuši apmēram 40 dienas kopš Dendrobens sliekas iegādes. Esmu pa to laiku paspējis pārlikt sliekas uz jau lielāku bišķu bļodiņu. Protams, gribētos vēl lielāku, bet īsti nevar atrast veiklā tāds piedāvājums. Kad būs ārā nedaudz siltāks, jo vasara būs iesūst, tad es pārlikšu garāžā un tad man būs lielāks bļods, bet pagaidām iekšā man jāiztiek ar šito. Tad šodienas plāns ir apskatīties, kā sliekām sokās. Varbūt atradīšu kādu kokonu, ko parādīt jums, kādu mazo slieciņu. Labi, jāķers klāt. Kaut kad iepriekš biju ielicis karpeļu mizes ar domu, lai būtu ko ēst, bet viņas joprojām ir svaigas, kāds es viņas ieliku, tāpēc nedara šajā reizē izvākšu viņas ārā. Kur ir tāds sliekas jau ir izauguši. Ir izveidojušies smuki šie te gredzeni, kas liecina par dzimumu gatavību. Šīs sliekas jau vairojās. Var spriest pēc šie te gredzentiņa. Šeit, kur atradu kokonu, tā izstās kokons, tāda maza oliņa, varētu teikt, izstās pēc zivs ikra. Šeit ir maziņa slieciņa, es nezinu, cik nesen kā izšķīlusies, bet vēl projām balta. Tas nozīmē maziņa, diezgan pajauna. Un šeit jau mums ir tāda paaugusa slieciņa jau sarkana. Maziņa, bet jau sarkana. Secinājums tāds, ka pa maz baroju savus sliekas, jo atradu avokādo miziņu, kurā bija daudz kokona, mazās sliekas, tāpēc šajā reizē pabarošu sliekas ar jau tādu nogatavinātām dārzeņu mizām, kas jau kādu mēnesi pastāvējuši, tad tās ielikšu iekšā tagad. Tagad apsmidzināšu visu ar ūdeni, lai būtu mitrumiņš. Uzlikšu virsū vāciņu, kartonu vāciņu, lai neizgaro viss mitrums, un likšu virsū sietiņu. Sietiņu it kā var nelikt, neesmu manījis, ka viņas baigi gribētu rāpot ārā, bet pagaidām, kamēr tur iekšā viņas, tikmēr likšu sietiņu.